Sveiki, mīļie draugi! Šodien atkal drusku parunāsim par debesu valstību, par piedzīvoto dzīvē ar Dievu un par Dievu vārdu, protams, kas ir viss pamatā, ar ko mēs salīdzinamies un kur mēs smeļamies iepriecu, stiprinājumu, Dieva gudrību, padomu, cerību, Dieva žēlstībā tiekam stiprināti. Un varam spīdēt samētātas paudzes vidū, tā kā mums to Dievs ir pateicis caur savu vārdu. Bet šodien parunāsim drusiņi, ziniet par ko? Par to, lai vai cik tas neizklausītos, varbūt, es nezinu, varbūt pārāk skarbi, varbūt pārāk skaļi, vai vēl kaut kā tā pārāk, bet man tiešām ir sajūta, ka par to ir jārunā, jo tajā pašā laikā tas it kā ir tik ļoti vienkārši un tā kā it kā pašsaprotami, bet mēs ļoti maz to dzirdam. Un tad rodas jautājums, kāpēc mēs to tik maz dzirdam, un vai nav tā, ka kaut kādā mērā mēs iemiegam, neredzot kaut kādas šīs lietas, par ko runā svētie raksti, un kas ir tik ļoti svarīgs Dievam, Un šodien parunāsim par tādu lietu, kā ciešanas, kuras rada nevis vajāšanas, nevis neticīgi cilvēki, kuri paši dzīvo tumsā, bet kuras rada tie, kuri sauc sevi par mūsu brāļiem un māsām. Jo interesants ir fakts, tas tiešām ir interesanti, ka ļoti daudzi cilvēki, tā skaitā es pati varu teikt, ka, un teikšu es to tāpēc, lai varētu izgaismot šo tēmu, nevis tāpēc, ka es kaut kādā veidā tā kā apšaubu Dievu vai Dieva draudzes nozīmīgumu, svarīgumu, šķīstumu, tīrību un tā tālāk, jo to nodrošina nevis mūsu darbi, bet viņa gars. Un tātad a priori, Dieva draudze ir svarīga un nozīmīga, un tātad katrs, kurš ir apzīmogots ar Dievu garu. Bet, diemžēl, dažreiz ir tā, vai bieži ir tā, kad to cilvēki izmanto. Tātad tas ir tas veids, kur tā kā uz otru pusi aiziet tā žēlstības izpratne, izkropļošana. Tātad viens ir tas, ka cilvēki vispār nepieņem žēlstību, joprojām staigājot likumā. Un mēs redzam svētajos rakstos, kad ir arī tas otrs grāvs, kur cilvēki vienkārši izkropļo un izmanto Dieva žēlstību, lai piesaktu savu grēcīgo dzīvi un vienkārši turpinātu tā dzīvot. Un kaut kādā mērā mēs, protams, visu to daram, bet to Dieva vārds saka, un bieži vien mēs pat neapzināmies, ka mēs to daram. Un tieši tāpēc es arī ticu, ka Dievs paceļ šīs tēmas un tā kā spīdina tur gaismu, jo mums Dieva vārdā ir teikts, ka tiesa sāksies ar Dievu namu, un proti tiesa ir tajā, ka velns ir saņēmis savu spriedumu, tātad viņam vairs nav tiesību, nākt mūsu attiecībās, mūsu vidē, mūsu draudzēs, un tātad caur to, ka cilvēki nav sapratuši kaut kādas lietas, tātad darboties, un caur to apzakt Dievu bērnus, nogalināt pat Dievu bērnus un pat iznīcināt Dievu bērnus, Lai tas tā nenotiktu, mums arī par to ir jārunā, un tātad tas paradoks ir tajā, kad tu nāc pie Dieva, un tev liekas, ka tu esi beidzot saticis to gulbju, kompāniju, kas būtībā tā arī ir, lai tas neizklausās augstprātīgi pret tiem, kuri varbūt ir pasaulē un vēl bez Dievu garu, kur vēl nav pieņēmuši šo Dievu garu, bet ja mēs to salīdzinām ar šo pasaku, par neglīto pīlēm, kurš bija apmaldījies tā kā pīļu starpā, varbūt ne līdz galam tas ir precīzi, jo būtībā mēs visi bijām tās pīles, Tā kā ir teikts, ka nesajieties ar tiem, kas ir laulības pārkāpēji, zagļi, dzērāji un tā tālāk. Ja viņi sauc sevi par ticīgiem, par
viņš sauc sev par brāli, bet viņš ir tāds un tāds. Bet jūs visi kādreiz, bet atceraties, ja, ka jūs visi kādreiz tādi bijāt, ja. Tātad, lai mēs arī nepaliekam lepni, ja, pret neticīgiem cilvēkiem un tā tālāk, tad mēs visi bijām tās pīles, ja, bet mēs esam aicināti būt tie gulbji, saņemot Dieva garu, jo kam Dieva gars nav, tas arī Kristum nepiedara. Jā, un tātad, kad mēs atnākam uz draudzi, ja, mēs esam ļoti spārnoti, ja, ar to cerību, ka beidzot mēs esam atraduši to gulbju sabiedrību un ka tagad viss būs savādāk, ja, ka tur, kur mēs cietām, ja, no kaut kādām intrigām, no vēl kaut kādām lietām, un bieži vien, kā jau es teicu, mēs paši bijām tie, kas to visu darīja, ja. Tātad mūs spārno šī cerība un ticība, ka tagad viss būs savādāk. Un tāpēc es ceru, ka šī uzruna arī tā kā palīdzēs kādam, kurš varbūt vēl nemaz nav nācis draudzē, vai kurš jau ir draudzē, lai saprastu, ka mēs nedrīkstam idealizēt cilvēkus. Ja? Tātad cilvēks, viņš joprojām var palikt cilvēcīgs ar savām vājībām, bet tas, kas viņu padara par šo gulbu, ir Dieva gars. Ja? Tātad Dieva gars, kurš māca kā viņu, tā mani un arī visus pārējos, ja, kuriem ir šī sadraudzība ar Dievu garu. Un tātad viņš to dara arī šodien, arī šeit caur mani, ja, norādot uz kaut kādām lietām, kas nav pieņemamas draudzē. Ja. Vismaz tas ir tas, kā es to redzu un saprotu, un tagad tūlīt mēs to arī pārunāsim. Jo, ja cilvēks šīs lietas neierauga, vai pats, vai arī mēs vienkārši citos par to tā kā nerunājam. Ja? Tātad mēs piedalāmies viņa grēkos, mēs to akceptējam, mēs to padaram stipru, mēs to barojam, jo mēs to vienkārši pieņemam kā normu. Ja? Un tāds interesants salīdzinājums, ja, man bija ar to, kad ir tātad šīs dažādās diagnozes, ja, teiksim, ja mēs skatāmies no psiholoģijas, no psihiatrijas un tā tālāk, ja, un šie apraksti, kā slimi cilvēki uzvedās, ja, bet Jēzus mums saka, ka viņš ir ārsts, ja, un ka ārstu nevajag veseliem, bet slimiem. Tātad pašos pamatos mēs saprotam, ka mēs visi kaut kādā mērā tādi esam, ja? Bet tomēr ir kaut kādas savas robežas, un jo īpaši es tagad runāšu arī par tiem cilvēkiem, kuri ir kalpotāji, jo saprotiet, tā ir pilnīgi savādāka atbildība, un tas ir pilnīgi savādāk, ja, piemēram, cilvēks, kurš ir atnācis uz draudzi, kurš nāk uz dievkalpojumiem, kurš mēģina saprast Dievu sevi, kurš tajā visā ir un ir aktīvs tajā procesā, ja, sadraudzībā ar Dievu garu, kur viņš ierauga kaut kādas lietas, kur viņš tiek mainīts no spēku uz spēku, no ticības uz ticību, ja, kļūstot arvien drošāks, pārliecinātāks, laimīgāks, mierīgāks, labestīgāks, ja, un tā tālāk. Taču pavisam cita lieta ir, ja, kad kāds, kurš jau ir kalpotājs, viņam ir ļoti stingra šī atbildība, jo saprotiet, un mēs nevaram to ignorēt. Mēs nevaram izlikties, ka tas tā nav, ja, un teikt, nu jā, nu pareizi, nu mēs visi esam cilvēki, ja, bet mīļie, tas tā nav. Ja, tomēr es redzu, ka šodien kristietībā bieži vien ir pazudusi šī sāls, šī patiesības sāls, kas padara visu tādu dzīvu, aktīvu un iedarbīgu, ja, Dieva garā koncentrētu, ja, tieši tāpēc, ka mēs nerunājam par šīm lietām, ka mēs ignorējam grēku, ka mēs pieveram acis uz šīm lietām, ja, par kurām svētajos rakstos ir teikts, un mēs redzam, ka tas tiek apzīmēts kā tumsa. Ja, un tātad atgriežoties pie šī panta, kas ir teikts, ka Dievu tiesa sākas ar Dievu namu. Ja? Tātad visi tumsas darbi un visi sātana meli tiek izmēsti no Dievu nama, kas pirmkārt esam katrs mēs paši, ja? Mēs esam Dieva templis.
Ja, tātad mūsu domāšana tiek mainīta, no tās tiek izņemts ārā visi vēlna meli, un tātad arī kaut kādas reakcijas, kuras uz tā bāzējās, ja, kaut kādi ieradumi un priekšstati par to, kas ir normāls. Tas viss tiek mainīts, transformēts, un tas ir ļoti dziļš un nopietns process, kas var ilgt vairākus gadus, bet kas ir pats interesantākais tajā, ka visu laiku esot šajā procesā, tu piedzīvo dzīvību. Ja? Neatkarīgi no tā, kur tu esi, tu vienādā intensitātē piedzīvo šo sadraudzību ar Dievu un viņa dzīvību. Tātad viņš ir nemainīgs, ja? Un sadraudzību ar viņu tu tā piedzīvo kā nemainīgu, bet tu mainies. Ja? Tātad tas ir neizbēgami. Ja? Alelujā, slāva Dievam. Ja, paldies Dievam par to. Man pašai par to ir vislielākais prieks, kad es varu satvert un baudīt no tiem gara augļiem, kas ir kaut kur pamanām, pateicoties Dievam, ja, un sadraudzībai ar viņu. Un, jā, tātad par to, kā izturās kalpotāji draudzēs, ja? Vai tas ir normāli, mīļie, ka mēs vienkārši nonicinam cilvēkus, kā labi, es nemaz neuzdošu tādu jautājumu, jo skaidrs, ka tas nav normāli, ja? Un es neticu tādai emocionālai labklājībai, ja? Kura tiek tā kā definēta caur kaut kādu visatļautību, ja? Redzi, es daru, ko es gribu, bet man ir ļoti labi, ja? Un sauc to par emocionālu labklājību. Es ticu, ka tā labklājība, kas ir pēc debesu standartiem veidota, ja, tātad paša Dieva gara mūsos veidot un kas paliek mūžīgi, ja, tad tie augļi paliek mūžīgi, ka viņa ir savādāka, ja, ka tomēr gaisma ir gaisma un tums ir tums. Ja. Un ir cilvēciska gudrība, ir demoniska gudrība un ir dievišķa gudrība, kas ir miermīlīga, un tā tālāk, ja, kas ir aprakstīta arī svētajos rakstos, ja, un mēs visi to varam atšķirt un saprast. Ja. Un tātad, mīļie draugi, nav normāli tas, ka cilvēkus noniecina, ka viņus pazemo, ka viņus apsaukā. Tātad, kas vistiešākā veidā norāda uz cilvēka augstprātību, un kas ir būtībā tas ir tas grēks, ja, tā lepnība, kas ir tieši tāda pati kā šis paštaisnuma grēks, ja? Kur cilvēks varbūt ar kaut kādu viltus pazemību un tādu it kā ļoti labu attieksmi pret citiem cilvēkiem, bet būtībā viņš savā sirdī nav mainījies ne pa gramu. Ja? Un tad ir tas otrs grāvs, ja? Kad es esmu jau satvērs Dievu mīlestību un es no tās baudu. Ja? Tātad, bet man tikko ienāca rakstvieta prātā, es mēģināšu atrast, ja, varbūt, kur tas ir ļoti uzskatām, ja, paldies tev, mīļais, tas gars redzams, un, bet, ka tā tad, ka mēs to vienkārši izmantojam, ja, mēs nemaz neskatāmies uz to, cik mēs aplam rīkojamies, mēs nekādā veidā nereaģējam, nereflektējam, ja? Mēs tajā pat neiedziļinamies, ja? Lai gan mums visiem mazam bērnam ir saprotams, kas ir balts un kas ir melns. Un tātad tas nav normāli, ja no kanceles cilvēkus apsaukā, ja viņus noniecina, ja viņus izsmej, ja tas var būt kaut kādā tādā vieglā formā, vieglā ironijas formā, lai gan, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz Jēzu, ja, uz mūsu kungu, tad patiesībā viņš, ja runāja ar tādiem, ar kuriem vajadzēja skarbāk parunāt vai kaut kādas tādas neērtākas lietas pateikt, viņš teica tieši un skaidri, ja, ak, jūs laulības pārkāpēji cilts čūsku dzimums, ja, un tā tālāk, ja. Tātad balsināti zārki, ja, kas ir no ārpuses nobalsināti, bet iekšpusē pilni ar visādi nešķīstību. Un tā tālāk viņš tātad teica ļoti konkrēti, tātad tas ir tas, ko mums vajadzētu mācīties, ja,
es gribu pateikt kaut kādu lietu, kas tiešām ir tiesājama, ja, kā mēs tikko teicām, ka velns ir saņēmis savu spriedumu, ja, un tā tad aizvācama prom, ja, kaut kā tumsas darbība mūsos vai mūsu kaut kādās darbībās, ja, tad tums caur mums, ja, kaut ko dara, velns kaut ko grib darīt. Tad mums vajadzētu to pateikt skaidri un gaiši, kas tas ir, jo tiklīdz mēs sākam piekopt šo te izsmiešanu, nonicināšanu, vai kaut kā, ka mēs mēģinam īstenībā tāpēc, ka mums nav drosmes pateikt cilvēkam acīs kaut kādas lietas, mēs viņus sākam pārrunāt aiz muguras, ja, jo tas mūsos ir, mēs to redzam, un mēs to nevis adresātam nododam, kā rezultātā būtu brīnišķīgs rezultāts. Ja? Tātad tu būtu izdarījis to, ko no tevis Dievs prasa, ka pirmkārt tu lūdz par to cilvēku, un otrkārt, ka tu saki savam brālim vai māsai, ja, par to grēku. Skaidri un gaiši mīlestībā. Vienkārši klausies. Man liekas, ka tas nav forši, ko tu dari. Man liekas, ka tas neatbilst Dieva garam vai tam, kā gaismai vajadzētu reaģēt, ko gaismai vajadzētu izplatīt. Ja? Vai tas pagodina Dievu, kā tu reaģē, kā tu uzvedies. Un es šeit nerunāju par kaut kādu klupšanu, jo mēs visi esam tomēr arī cilvēki. Ja? Tas ir svarīgi, mums ir svarīgi saprast, ka mēs primāri esam cilvēki, kuriem ir sadraudzība ar Dievu garu, pateicoties Jēzum. Un tātad mēs cilvēciski varam būt vāji tieši tāpat, kā pats Jēzus, mūsu kungs Jēzus to piedzīvoja. Ja? Tajā pašā Ģedzemenes dārzā, ja? Mēs atceramies, ja? Ka viņam bija nepieciešams šis atbalsts no mācekļiem, kad viņš svīda šīs asinis, ja, kad viņš gribēja, lai šis biķers iet viņam garām. Ja, tātad, ka viņam bija šī cīņa, ja, tātad tas viss norāda to, ka viņš bija cilvēcīgs, kad viņš raudāja, ka Lācars nomira. Ja. Mēs atceramies visu šīs epizodes, ja, kad viņš aizgāja tuksnesī pēc tam, ka viņš dzirdēja, ka Jānim Kristītājam galva bija nocirsta. Ja. Tad viņš pārdzīvoja, viņš sēroja, kas norāda uz viņa cilvēcību. Un tātad, protams, ka primāri mēs esam cilvēki, un labā ziņa šeit arī gribu pateikt un noteikti to akcentēt tajā visā ir tā, ka Jēzus tieši tāpēc, ka viņš ir bijis cilvēks, viņš zina, kā tas ir būt cilvēkam. Viņš zina, ko nozīmē dzīvot šeit uz zemes, saskarties ar tiem izaicinājumiem un kārdinājumiem, ar kuriem katrs no mums saskaramies. Un viņš lūdz par mums, viņš ir mūsu augstais priesteris pēc Melkisedeka kārtas, ja? Kā mums tas teikts rakstos. Tad viņš lūdz par mums dienu un nakti. Pat tad, ja mēs esam neusticami, viņš paliek uzticams. Tikai tad, ja mēs noliedzam Jēzu, ja, tad kā viņa darbība arī pārtraucās, jo mēs esam nolieguši. Ja? Tātad mums jāsaprot šis brīvās gribas princips, ja? Ka Dievs nenāk kā tumsa, ja, ar varu. Ja, tad Dievs klauvē pie mūsu sirds durvīm, ja, kā mums tas arī teikts atklāsmes grāmatā, ja, un tā tālāk. Un tieši tāpēc arī šodien šeit es par to runāju un ticu, ka Dieva gars runā, ja, caur mani, tā skaitā, ja, un lūdzu nenocietiniet savas sirdis šodien, kad Dieva gars runā, jo Dievs nekonkurēs ar mūsu tumsu, un viņš nepiespiedīs mūs ar varu mainīties, jo tad viņš nebūtu tas, kas viņš ir. Un tieši tāpēc mums vajadzētu saprast, cik svarīgi ir ieklausīties mūsos un mums vienam otrā, ja? Un arī, protams, manī, ja? Aleluja, ja? Tāpēc, ka es tiešām ticu, ja, ka Dievam tas ir svarīgi, un tāpēc arī svētajos rakstos ir teikts, ja, ka tas pravietiskais gars, ko esam saņēmuši mēs visi, ja, ir paklausīgs praviešiem. Ja. Tātad mēs viens otram, ja, mēs esam saņēmuši šo pravietisko garu, ja, kurā Dievs var runāt caur mums, caur jebkuru no mums, ja, uz jebkuru no mums. Un mums ir svarīgi nenocietināt savus sirdis un būt pazemīgiem vienam pret otru un paklausīgiem.
Un mēs, protams, varam to nedarīt, mēs varam to noraidīt, ja? Bet mums ir jābūt brīdinātiem, jo Dievs vienmēr, pirms viņš kaut ko dara, viņš mūs brīdina. Ja? Tātad tas nebūtu taisnīgi, ja? Tas atkal nebūtu viņš, ja viņš tā nedarītu. Ja? Jo cilvēks varbūt patiesi neapzinās, ko viņš dara un kā viņš uzvedās. Ja? Bet bieži vien ir arī tādas situācijas, kur cilvēki to ļoti labi saprot. Viņiem tas ir teikts vairākas reizes, ja mēs atceramies arī vecajā derībā. Dievs runā, ja, uz šiem saviem kalpotājiem, ja, kuri sit Dieva tautu. Ja. Mēs arī atceramies evaņģēlijošo stāstu, ja, kas tad būs, ja, ar viņiem, ja, kad atgriezīsies saimnieks. Ja. Tātad viss šīs norādes, lai mūs dara sabijušos Dievu priekšā un tiešām modrus un uzmanīgus. Ja, ja mēs gribam baudīt reālu šo žēlstību un dzīvību, lai tā nebūtu velta mūsos, ja, lai tā varētu izdarīt to darbu, kam viņa ir paredzēta. Ja, tātad ne jau tāpēc, lai tev būtu garažā 3 mašīnas vai 2 mājas, bet tu paliktu tāds pats cilvēks, kā jebkurš pasaulīgs cilvēks, kurš cits noniecina apsaukā, kurš augstprātīgi izturās, kurš iedomājās, ka viņš ir labāks par citiem. Un te ir tas paradoks, ja? Lai vai cik tas nebūtu, es nezinu, varbūt pat acīm redzami, ja? Kad tāds cilvēks joprojām ir akls, ja? Viņš tātad neredz šo savu augstprātību, ja? Tas ir stāsts par to baļķi acī, kurš mēģina izvilkt skabargu no cita cilvēka acis, ja? Piemēram, ja mēs izskatītu šādu piemēru, ja? Kad primāri mūsu pazemība parādās tajā, ka mēs saprotam, ka mēs visi esam vienādi Dievu priekšā un ka mēs visi esam Kristus miesas locekļi. Ja? Tātad neviens nav svarīgāks par citu neatkarīgi no tā, kādu Kristus miesas locekļu funkciju viņš tieši pilda. Ja? Jo acs nevar bez rokas un roka nevar bez kājas un tā tālāk. Ja? Un tātad tas ir totāls aklums, ja mēs neredzam, ka, piemēram, ka tas, ka es darbojos tajā dāvanā, kas ir dota man, un saņemts ar to kaut kādu svētību, esmu ar to pašu jau svētīts. Ja? Tātad mēs zinām, ka Dievs savā žēlstībā ir izdalījis dāvanas tā, kā viņam tas ir paticis. Ja? Un tātad katram ir dota Dieva žēlstības dāvana, lai viņš ar to kalpotu Kristus miesai, ja? Lai mēs viens otram kalpotu tādā veidā. Un tātad mēs arī zinām tātad šīs dažādās dāvanas. Ja? Es tagad neiedzināšos tik dziļi, lai nesanāk ļoti gari. Ja? Tātad mēs zinām vēstulēs korintiešiem, ja? Par to ir aprakstīts. Un tātad katram ir sava veida dāvana. Un iedomājieties, ja tagad tas, kuram ir viena veida dāvana, sāk noniecināt to, kurš patiesībā spīdoši darbojās cita veida dāvanā, bet viņam nav, piemēram, tās dāvanas augļi. Ja? Tātad, piemēram, ļoti konkrēti es pateikšu. Ja? Piemēram, cilvēkam ir šī finanšu, kā tas ir nosaukts, ja, devēja dāvana, ja? Ka viņam ir tas dots, tā ir viņa dāvana. Ja? Tātad viņam ir dota šī žēlstība, to saprast pirmkārt garīgi un tā tālāk, lai viņš varētu būt tajā veiksmīgs. Un es šeit nerunāju par to, ka mēs katrs nevaram būt, ja kaut kādā mērā mēs visi tātad esam vienādi, bet ir kaut kas spīdoši kādam izdodās, jo saprotat to atšķirību. Un tieši tāpēc, ka tā ir Dieva dāvana, nevis cilvēciska gudrība vai varēšana. Ja? Un tātad viņš darbojoties šajā dāvanā, piemēram, ir finansiāli veiksmīgs. Ja? Bet tajā pašā laikā viņam, piemēram, nav laba veselība. Ja? Un tagad viņš nosoda, un iedomājieties, tātad mums jāierauga šis absurds un šī akluma dziļums. Ja? Un tagad šis cilvēks nosoda to, kuram savukārt ir, piemēram, spīdoša veselība, vai viņš darbojas kaut kādā citā savā dāvanā, bet viņam nav šīs finanses. Tātad vai jūs redzat, kā tas ir absurds? Ja?
Tātad nesaprotot, ka kā vienam tā otram Dievs ir devis šo dāvanu un devis tieši tāpēc, lai mēs būtu savstarpēji atkarīgi, lai mēs sadarbotos savā starpā. Lai mēs neietu tajā mūsdienu domāšanas veidā, ja, kur katrs ir pats par sevi, kur katrs grib būt individuāls, ja, kur tātad attiecīgi katram ir jābūt pilnīgi visam, ja, un tādā veidā jūs padomājat, cik ļoti lieli izkropļojumi rodās kā tajās mācībās, kuras tiek sludinātas, ja, tādā veidā pasludinot, ka cilvēkam ir jābūt visās pozīcijās plusiņiem spīdoši, visam viņam jābūt, ja, ja viņš ir Dieva dēls, ja, vai tas nav tas, ko teica velns Jēzum tuksnesī. Ja tu esi Dieva dēls, tātad, kas notiek caur šīm mācībām, ja? Cilvēka tas ir tiek tēmēts no sātana puses uz cilvēka identitāti, ja? Tādā veidā melojot viņam par to, ka redzi tāpēc, ka tev nav tas un tas, tu neesi Dieva dēls. Ja tu esi Dieva dēls, tad tagad izdari to, lai tas tev būtu, ja? Un tātad šeit mēs redzam, ka tas ir milzīgs ļaunums, kas caur to tiek nodarīts. Tātad šajā situācijā, ko patiesībā vēlas Dievs, ja? Piemēram, ja mēs runājam par konkrēto piemēru, tātad, lai viens darbojas savā dāvanā un dalās ar to, kas viņam ir, un nenosoda to, kuram tas nav, ja? Un otrs dara tieši tāpatās, viņš dalās ar to, ko viņam Dievs ir devis, un nenosoda citus cilvēkus, ja, par to, kas viņiem ir, ja, vai neskauž. Jo būtībā, kas ir visa tā pamatā, ja, kāpēc, un kas ir arī liekas absurds, ja, nu, vai tad tu nevari būt apmierināts ar to, ko tieši tev Dievs ir devis, un redzēt to, ka tu jau esi Dieva atzīmēts, tā teikt, kaut kādā īpašā veidā, tikai tā, kā tu vari īpaši darboties, ja, ja tev tas ir tik ļoti svarīgi, ja, un neskaust citu, ja? Jo būtībā tā pamatā ir skaudība, un šeit mēs atkal nonākam pie tā, ka tātad kristieši, un kāpēc vispār šādas lietas notiek Kristus miesā, kāpēc mēs ciešam bieži vien no brāļiem un māsām vairāk nekā pasaulē no cilvēkiem, ir tieši tajā, ka ir kristieši joprojām miesīgi un garīgi, ja? Par to ir runāts svētajos rakstos, ja? Un šeit ļoti īpaši es gribu atzīmēt arī, kā tiek izkropļots šis stāsts par Jāzepu, ja, šajā sakarā. Jo Jāzepa stāsts, protams, ir kā norāde uz Jēzu, ja, par to, kam viņš gāja cauri, ka viņa brāļi viņu nodeva, ja, tātad, bet mēs neredzam, ka mēs šādu notikumu dinamiku varētu ieraudzīt jaunajā derībā. Jā, apustulis Pāvils saka, ka viņš ir daudz cietis no jūdiem, bet vai mēs varam īsti saukt jūdus tā kā par saviem ticības brāļiem? Bet es šodien runāju tieši par to postu un ļaunumu, ko dara ticības brāļi, tie, kuri tic tāpat kā tu, tie, kuri ir pieņēmuši Jēzus Kristus upuri, tie, kuri reāli saprot par to, kas ir noticis Golgātā uz krusta, ja, kuri reāli bauda svēto garu. Ja. Un es tā no galvas pateikšu, neatceros, kur tā rakstvieta bija, bet kas man visu laiku nāk arī tagad atkal. Ja. Un te mums būtu jābūt tā kā bijīgiem, ja, jo tajā rakstvietā ir teikts, ja, ka tā zeme, kura ir baudījusi bagātīgi lijušu lietu. Ja? Tātad tur ir runāts par šo svētā gara sadraudzību. Ja? Tātad Dievs tevi ir bagātīgi svaidījis ar šo savu mīlestību, ar savu klātbūtni tavā dzīvē. Ja? Tas ir bijis daudz, ja? Bet tā zeme, kura joprojām tātad ražo šos ērkšķus un daļus, ir tuvu iznīcībai un izdegšanai. Mīļie draugi, mums būtu jābūt uzmanīgiem, jo šajā rakstu vietā skaidri un gaiši tiek norādīts, ka kaut kādā brīdī tātad tas var
tikt pārtraukts. Ja? Tātad, ja cilvēks nepiesātināmi turpina darīt to, ko viņš dara, uzskatot, ka Dievs to visu pacietīs bezgalīgi, ja? Tātad tā nebūs. Ja? Kaut kādā brīdī viņš var saskarties ar to, ka tā zeme ir tuvu iznīcībai un izdegšanai. Jā, un tātad par to ir arī runāts apstuļu Pāvila 2. vēstulē Tesaloniķiešiem, jā, kur es tagad izlasīšu, jā. Tātad, brāļi, mums aizvien ir jāpateicas Dievam par jums, tā tiešām pienākas darīt, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu savstarpējā mīlestība citam pret citu nemitīgi vairojas. Ja? Tātad tas būtu tas, kas mums būtu jāredz vienam otrā. Ja? Tas būtu tas, par ko mēs tiešām varam būt pateicīgi Dievam. Tādēļ Dieva draudzēs mēs lepojamies ar jums par jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un ciešanās, kas jums ir jāiztur. Ja, tātad pamatā tās bija ciešanas no jūdiem, ja, šīs vajāšanas no jūdiem, ja, kuri cīnījās pret šo Jēzus mācības izplatīšanos. Tātad tas skaidri rāda, ka Dievs spriež taisnu tiesu. Dievs ir atzinis jūs par viņa valstības cienīgiem, tās dēļ jūs arī ciešat, lai gan pēc Dieva taisnības ir jāatmaksā ar ciešanām tiem, kas liek ciest, bet jums cietējiem ar atspirkšanu kopā ar mums, kad Kungs Kristus uguns liesmā no debesīm atklāsies ar saviem varenajiem eņģeļiem, tiesājot tos, kas nepazīst Dievu un nepaklaus mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam. Viņi visi saņems sodu mūžīgo pažušanu, tiks šķirti no Kunga un viņa varenās godības. Tas notiks tajā dienā, kad Kristus nāks, lai tiktu pagodināts pie saviem svētajiem un lai viņu apbrīnotu visi tie, kas sākuši ticēt, arī jūs, jo mūsu liecināšanu esat pieņēmuši ticībā. Tātad šeit mēs redzam, ja, kad tātad būs kādi, kas nepaklausa Jēzus evaņģēlijiem. Ja. Mēs atceramies šo stāstu arī par to, ka Jēzus atnākot otrais uz zemes nošķirs šos cilvēkus, kuri sauks kungs divās daļās. Ja, mēs visi zinām šo stāstu, ja, ko viņš teiks vieniem un ko viņš teiks otriem. Un tātad, bet šeit es gribu akcentēt arī to, ka pat tad, ja tu ej, sludina evaņģēliju, apciemo slimos slimnīcās, ja, vai ieslodzītos, vai vēl kaut kādā veidā dari labu, ja, tātad izšķiroši svarīgi ir tas, kas notiek tavā sirdī. Ja, tātad, ja tu nepiesātināmi ņirgājies par saviem brāļiem, bet ej uz slimnīcu sludināt evaņģēliju, piemēram, ja? Tātad jūs saprotat, ka tas ir tāds pats ļaunums, ja? Tātad tas ir tas pats farizeisms, kurš mēģina apiet Dieva likumu, ja? Atceramies šo stāstu par šķiršanās vēstuli, ja? Par ko runāja Jēzus, ka viņš saka, ja, kāpēc jums Mūzes deva, ja, šo te atļauju šķirties, tāpēc, ka viņi bija ko izdomājuši, ja, ka viņi vienkārši pasūtīs savu lielu slepkavību, ja, jo tu drīkst precēties otrais tikai tad, ja tavu sieva vai vīrs ir miris, ja, un tātad, lai apietu šo Dieva likumu, jūs varat iedomāties, ko izdomā cilvēki, un šeit mēs atkal ieraugam to absurdo aklumu, ja, bet mēs šeit runājam par cilvēkiem, kuri nebija vienotībā ar Dievu garu, bet šodien mēs esam, tad jūs padomājat, cik daudz lielāka atbildība mums ir par to, ko mēs daram, jo tā kā tas arī ir teikts, ja mēs esam tātad nicinājuši to pestīšanu, ja, tad cik lielāks sods būs par to, ja mēs nicinām šo pestīšanu, ko mēs esam saņēmuši šodien, kad Dieva dēls ir miris, izlējis pats savas asinis, lai mēs tiktu izrauti no tumsas, ja? Lai mēs tiktu izrauti no tumsas un dzīvotu gaismā. Un tas, ka šī tumsa tiešā veidā norāda tieši uz šo te ienaidu pret brāli, ja? Par to arī runā svētie raksti, ja? Tātad, kas ir tas, kurš staigā tumsā, ja ne tas, kurš ienīst savu brāli?
Un tas, kurš ienīst savu brāli, ir slepkava, ja? Un ienīst var dažādos veidos. Tātad mute runā no sirds pilnības, ja? Tātad, ja tu kādu izsmej, noniecini, regulāri to dari, ja tas tev ir normāli kā tavas prediķa normāla sastāvdaļa, tad, mīļais brāli vai māsa, tev ir jāatgriežas no taviem grēkiem, ja tu vēlies pagodināt Dievu un ja tu esi dziļās pārdomās par to, kā vispār dzīvo kristietis, jo mums ir teikts, kad jūs esat gaismas bērni, tad nu arī dzīvojiet kā gaismas bērni un pagodiniet savā miesā Dievu. Tātad šeit esot uz zemes, savā zemes dzīvē, savās ikdienas gaitās un kur nu vēl vairāk savos sprediķos. Aleluja, lai mums visiem izdodās, mīļie draugi, slāva Dievam par viņa žēlastību. Amen.